Mani gandrīz apkrāpa. Skroloju TikToku un redzu sludinājumu. Meklējuma video montētājus. Domāju, labi, pa dienu man ir daudz brīvais laiks. Pieteikšos. Extra cash, you know? Uzrakstīju uz norādīto numuru. 2 dienas vēlāk man atsūta testa video, lai samontēju. Viss ok? Samontēju, bet pirms es iesniedzu darbu, es pajautāju dažus jautājumus. Kas jūs vispār esat? Cik maksā? Kādā formātā šis viss darbs vispār strādā? Atbilde. Mēs esam aģentūra. Mums ir tik un tik darbinieki, maksājam 10 eiro par video. 10 eiro par video. Labākā daļa - skaidrā. Aģentūra nav oficiāli nekur reģistrēta. Un tiem, kas nezina, kādas summas kompānijas liek TikTok un Instagram reklāmās, 10 eiro varētu būt 10–15% no peļņas. Tas ir 10–15% par 70% no darba. Nu, jaukā veidā es atteicos no darba, izceļu šo informāciju, ko es esmu aprēķinājis. Man atbild balss ziņā. Satura aģentūra pats saproti, ja tu kaut ko par uzņēmējdarbību saproti. Tev ir jāapņem vismaz 80% barža. Un tas, ka mēs piedāvājam šādu cenu, nu parēķini. Ja tu esi labs montētājs un ja tu to dari full time, tad ir vismaz kaut kādi 3 klienti. Nu labi, ja tu esi aģentūra, tev ir 1 klients, kas tad 200 video dod, bet pārsvarā montētāji apstrādā nedēļā. Nu labi, montētāji apstrādā kādus 60 video. Un tā aprēķina apmēram 600 eiro nedēļā. Plus, ja tev ir kaut kāds, nezinu, thumbnail jātaisa un tam līdzīgas lietas, tu vairāk pelni. Nu tad tu 2–3 tūkstoši iegriez mēnesī. Kas ir diezgan solīdi. Zini kā, ir cilvēki, kas prasa vairāk, ir cilvēki, kas prasa mazāk. Latvijā ir šāds tirgus. Zviedrijā par tādēļ tu vari prasīt 100 eiro. Tur viss ir tā fiška, zini kā. Ko es sapratu no šīs atbildes? Gribi vairāk naudu, vairāk strādā. Lai samontētu 60 video nedēļā normālā kvalitātē, viņiem bija ļoti stingras prasības, kā viņu montēt. Nu, es pareiķināju, ja tu vienu video samontē 2 stundās, tas ir 120 stundas nedēļā jāstrādā. Praktiski viņš piedāvā strādāt 3 reizes vairāk nekā viduvējs Latvijas darbinieks. Nē, 2–3 tūkstoši ok alga, bet ne par 120 stundām nedēļā.